beidzot, 5. dienā tie skati patiešām ir tādi Patagonijai raksturīgie. Ar tām granītas sienām milzīgajām, tādām smailēm, vējā noliektajiem kokiem. Vējš pūš visu laiku šeit, pamatīgi pie tam. Saule mijās visu laiku ar mākoņiem, ik pa brīdim lietus uzlīst, bet tas ir slavenais Patagonijas laiks, tur nekā nevar mainīt. Vienkārši jādodās. Ļoti, ļoti skaisti. Šis laikam ir viens no tiem skatiem, kuru dēļ ir vērts braukt uz Patagoniju. Šodien, man liekas, arī ir tāda pirmā diena, kad tik daudz zilu debesu ir virs mums un saule spīd. Un vējš ir mazliet viņa pierims, bet tas ir laikam tāpēc, ka mēs esam iegājuši šajā ielajā. Jā, šodien, Kristīna saka, 40 km/h vēju solīja, tikai vakar bija pat 80 un likās, ka brāzmā skriet un vējš sasniedz vēl lielāks ātrums. Tā jau Patagonijā. Vējš laikam ir raksturīgs.
esam atpakaļ lejā. Un no tās ielais bija jāuzkāp kilometrs apmēram augšā, kilometrs lejā. Nu, un tagad mēs varam doties atkal tālāk. Bet jau ir mazliet savādāks ainavas un silts. Mazāks vējš varbūt šobrīd arī. Tāpēc ir saulīte, debesīs augstu virs mums. Šeit ir baltā diena tagad. Vasaras vidus praktiski. Tā skaisti puķi visapkārt izzied. Un mēs varam turpināt savu 5. dienas gājienu. Mazlietiņi vēl līdz vietai, kur plānot nākošā nakšņošana. Kaut kur mazlietiņi tuvākai. Šī ir mūsu pārgājiena 7. diena. Mēs esam ienākuši Silencio ielā, kura ir slēgtā daļa Torres del Paine Nacionālajā parkā. Šeit ienākšana turistiem nav atļauta bez īpašām atļaujām. Un mēs esam tādā kā īpašā statusā, jo ienākt šajā ielā daudz vienkāršāk atļauju saņemt ir kāpējiem. Tad mēs esam arī nokārtojuši savu kāpšanas atļauju. Varam šeit ienākt. Kādā no torriem. Viss atkarīgs no laika apstākļiem.
šodien nežēlīgi kūš šeit augšā. Brīžiem brāzmās burtiski gāž no kājām nost.